Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Vēl pāris nedēļas un gads beidzies, vēl pāris dienas un klāts Ziemassvētki, bet Turaidā, kā zinat, nekas nekad nebeidzas. Tieši tagad šeit ir Turaidas baznīcā izstāde sadarbībā ar Cerību spārniem, mākslinieku apgleznots piparkūks, piparkūka eņģeļi. Es arī mēģinu radīt mākslu. Vai man izdosies? Redzēsim beigās. Jā, kāds tad ir bijis tas gads? Redz, katrs pieskāriens rada izmaiņas, un tā jau ir arī dzīvē. Gan darbi, ko darām, lietas, vietas, cilvēki cilvēkos, viss rada izmaiņas. Arī mums šis gads ir bijis darbīgs un ļoti, ļoti raibs. Padomājiet paši, kur vien mēs neesam bijuši. Niruši dīķī, pirtiņā bijuši, baznīcas tornī zvanījuši zvanu, pa pils balustrādēm skrējuši, pagrabos Dainu kalnā. Es domāju, nākošais gads būs tieši tikpat darbīgs. Mans apgleznotais eņģelīts izskatās šādi. Protams, ka es viņu nelikšu šajā izstādē starp 9 Siguldas novada mākslinieku darbiem. Galvenais, lai pašam patīk un sirsniņā prieks. Lai jums visiem priecīgi Ziemassvētki un jaunais gads, lai atnāk bagātības pilns, veselības pilns un galvenais miers. Miers starp cilvēkiem un uz zemes. Smaidīsim viens otram biežāk, būsim draudzīgi. Tiekamies Turaidā.